Šodien mēs veicām endoskopisku starpsiemeļu diska trūces operāciju pacientei, kura jau 2 mēnešus cieta no spēcīgām sāpēm labajā kājā. Ne pretsāpju līdzekļi, ne blokādes šai pacientei nepalīdzēja atvieglot sāpes labajā kājā. Un tāpēc, protams, viņai bija jāveic ķirurģiskā ārstēšana. Izvērtējot abus iespējamos operāciju variantus, kas ir klasiskais variants, ir diska trūces mikroķirurģiska operācija, mikrodiskektomija, un endoskopiskas operācijas priekšrocības paciente izvēlējās veikt endoskopisku operāciju. Pēc operācijas paciente jūta tūlītēju atvieglojumu, viņai beidzot pēc 2 mēnešiem vairs nesāpēja kāja. Kādas ir endoskopiskās operācijas priekšrocības? Tās noteikti ir kosmētiskas, jeb pretstatā tam, ka mēs veicot mikrodiskektomiju izdarām apmēram 2,5 līdz 3 cm ādas griezienu. Veicot endoskopisku operāciju, mēs parasti izdarām aptuveni 8 mm garus 2 griezienus. Endoskopiskās operācijas otra priekšrocība noteikti ir mazāks infekcijas risks. Veicot endoskopisku operāciju, operācijas laikā brūce, operācijas loža tiek skalota ar ļoti lielu ūdens daudzumu, un tāpēc šiem pacientiem ir mazāks pēcoperācijas infekcijas risks. Un, protams, trešā galvenā priekšrocība ir mazākas pēcoperācijas sāpes un ātrāka atlapšana. Šie pacienti var ātrāk atsākt aktīvāku dzīvesveidu un ātrāk atgriezties darbā.